naudas laboratorijā. Šeit nenāk bojāta nauda, vai arī nauda, par kuru cilvēkam ir aizdomas, kad ir viltota. Reizē ir saplīsusi nauda, un mēs gribam uzzināt, vai kaut kā var salabot, vai kaut ko izdarīt ar viņu. Cilvēki no sākuma iet uz Latvijas bankas kasītēm, kas atrodas Krišjāna Valdemāra 1B pēc adreses. Un tad tur kasieris vai nu viņš apmainīs uz vietas to naudu, ja ir šī naudas zīme tādi bojājumi, pēc kuriem var uzreiz apmainīt. Nu, ja gadījumā, ka bēda ir lielāka, tad, protams, tā naudas zīme var nonākt arī uz šeit. Naudas zīmes abas fragmenti pieder vienā tā paša naudas zīmē. Tad, principā, tāda naudas zīme var nest uz kasīti, un tur uzreiz uz vietas jums apmainīs. Kas aplēsta bojāta naudas zīme, eksportam ir pirmām kārtām jāpārliecinās, ka šī naudas zīme ir īsta. Tad mēs pārbaudam to, un tad mēs izvērtējam tos bojājumus. Jāzina, kā izskatās droša, īsta nauda. Šķiet, kas ir jādara, lai pārbaudītu, vai ka tā ir īsta vai tā nav īsta? Ūdenszīmes, jā. Nu tad... Jūs jau arī sākat darīt vienu tādu foršu lietiņu, ka jūs sākat taustīt un meklēt reliefu. Biezāku tinti ir izgatavot uz naudas zīmē noteikti apgabali, ja? Tad, ja mēs šeit pārbraucam ar roku, mēs redzam to nelīdzinam, ja? Mums jāpagriež pret gaismu, ja? Un jāmēģina šitā naudas zīme šitā dažādos leņķos paskatīties. Mēs redzam, ja? Šeit attēlot tas pats, šeit un šeit, ja? Ultravioletā gaisma, tad mēs kad spīdinām uz bankdus ar ultravioleto gaismu. Naudas zīme ir kaut kādas slēptas lietas, kuras parastā gaismā cilvēki neredz, ja? Bet, kad paspīdina ar kaut kādu speciālu gaismu, tad mēs ieraugām. Mums ir tāda iekārta, kur mēs varam ieslēgt, ja? Un tad mēs varam, tad redzat, kā ultravioletā gaisma tā kopā viltot naudas zīme izskatās kopumā. Ja? Un tagad mēs ieliksim īstu naudas zīmi. Jā, viņas šitādi nespīd, bet tur spīd tādi šķiedriņas, jā, dažādās krāsās. Arī tie viltotās šajā ekrānā var redzēt, ka tur ir lielākā daļa balta. Kur jāmācās, lai kļūtu naudas speciālistu? Nu, tādas institūcijas vispār Latvijā nav, kas gatavo naudas zīmju speciālisti. Jā. Katram no mums šeit no ekspertiem strādājuši ir savs ceļš. Nācis viens ir, otrs atnācis no valsts policijas, viņš strādāja kriminālistikas laboratorijā, bija dokumentu eksperts, ir arī ieroču eksperts. Lai kļūtu par ekspertu, vajadzīga kaut kāda no 3 līdz 5 gadi. Ir nepieciešama zināšanas daudzās lietās, sacīt jāsaka arī poligrāfijā, ķīmijā, fizikā. Kas jums visvairāk savā darbā patīk? Katru reizi iespējams kaut kas jauns parādās, ka te kaut ko vajag tās sīki paklibināties, padomāt, pameklēt, kādu somu sateklis, kaut kāds maistu, jāsaliek pa gabaliņiem kopā. Tas nelaimes gadījums, jā? Tad redz, kas tur nocis. Šeit bija soma, kur bija nauda iekšā. Kas tur ir iekšā palicis no tās naudiņas, lai varētu cilvēkam apmainīt to naudu. Ja, nu, tādi bojājumi, kas notiek, tie nonāk uz šeit. Tas viss ir ugunsgrēkā kā dedzis. Bet kā tu domā, kāpēc šeit varēja atrast kaut kādu naudu? Jo tu redzi, gandrīz viss ir sadedzis. Tāpēc, ka nauda var būt tik labi metā. Naudu izgatavo nevis no parastā papīra, bet no kokvilnas, piemēram, vai eiro naudas zīmes. Šīs materiāls ļauj mums to naudas zīmi lietot pēc iespējas ilgāk. Ko tieši jūs darat šeit darbā, ka jūs atnākat? Ar ko tad jūs sākat? Es sāku ar to, ka mēs ar kolēģiem sasēžamies, apdomājam, apskatāmies, kas mums ir katru dienu ir jāizdara, kādi darbiņi. Par cik mēs šeit uz vietas nodarbojamies ne tikai ar naudas zīmju ekspertīzi, bet mēs arī apkalpojam un nodrošinām Latvijas bankas darbu ar tādām naudas apstrādes iekārtām. Tas ir tikai centrālai bankai, jūs tādas iekārtas nevarat ieraudzīt nevienā komercbankā. Tad mums arī jāveic darbiņi, kas saistīti ar šo iekārtu uzturēšanu. Mums katru dienu ir kaut kādas jāveic ekspertīzes, pārbaudes. Pamata instruments mūsu darbā ir mikroskops. Redzi skaidri, jā? Jā. Izsaka kā uzadīts. Tad tā ir mums īsta naudas zīme, jā? Izsaka kā suši tā lietiņa. Tad mēs paņemsim vienu viltotu naudas zīmi. Tas pārāk omulīgi. Tad kaut kāds baigi tāds plāns, tas grāsvienas. Izslānis, vai ne? Es izstāstu, ka tur kaut kādi putekļi ir pielikuši klāt.
Tā var paskatoties uzreiz, var pateikt, ka šī nauda zīme nav īsta. Došu šitādu monētu, ka viņa patiks. Nē, viņi izskatās kā šokolādes monēta. Šitādu monētu var rakstīt. Nu, laikam ar īstu monētu tā nesanāks, vai ne? Vai tam laikam uzlīmi nekādu nav īstenībā, ja? Kā mēs varam pārbaudīt eiro monētas? Viņas nav magnētiskas. Savukārt, ja mēs īstu monētu paņemsim, redzat, ka mēs varam dabūt viņš viegli magnētisks. Padomājiet, varbūt, ka jūs gribat strādāt kā drošības speciālisti kādā komercbankā. Zaplīs ir 5 eiro, tāpēc meklējot atbildi, ko darīt ar šo naudu, mēs nonācām šeit. Kā arī uzzinājām, ka ir tāda profesija kā naudas eksperts.